Es esmu Elīna Titerāne, es esmu fizioterapeits jau 5 gadus, un šogad, 6. februārī, mums Baltijas fizioterapijai aprit 2 gadu darbības laiks. Mēs uzsākot savu darbību Baltijas fizioterapijas ietvaros, izvēlējāmies tādu mazu moto, kas ir pārveidosim jūsu ķermeni, izmainīsim jūsu dzīvi. Tad, lūk, viss, ko mēs darām Baltijas fizioterapijas ietvaros, ir pakārtots mūsu līdzcilvēku, mūsu mīļo, labo, tuvo cilvēku veselībai un pašsargībai. Fizioterapija kā tāda Latvijā ir jauna nozare. Rīgas Tradeņu universitātes ietvaros tā tika nodibināta 1994. gadā, un fizioterapeits kā tāds ir profesionāls ar augstāko medicīnisko izglītību, kas rūpējas par rehabilitācijas sfēru, veselības profilaks un izglītošanu. Katram vajadzētu atrast savu fizioterapeitu, tāpat kā mēs atrodam savu labāko frizieri vai savu labāko zobu ārstu. Tātad fizioterapeits var palīdzēt ne tikai tad, kad ir sāpes vai trauma vai ir kādas diskomforta sajūtas, jebkuru ģermenī, vislabāk visu sākt sakārtot pa plauktiem, jo tad, kad vēl nekā jūs nejūtat, tad ir visvieglāk, vislabāk un visērtāk arī strādāt. Profilaktiskos nolūkos mums vienmēr jāatceras, ka tas, ka fizioterapeits var izglītot, ko jums darīt mājas apstākļos, ko darīt darbā, ikdienas rutīnas ietvaros, lai pasargātu sevi no dažādām veselības problēmām, kaut vai tām pašām sāpošām acīm, sprandām, mugurām, pirkstošām rokām, sāpēm muguras, jostas daļā un kādreiz varbūt arī šī informācija, ko jūs saņemat no fizioterapeita, jūs viņa sniedzat tālāk saviem kolēģiem, radiem un draugiem, līdz ar to tā izglītošanas sadaļa, ko mēs uzsākam, jūs turpināt, un mēs iekļaujam mūsu lokā daudz vairāk cilvēkus. Rūpējamies tātad par sabiedrības veselību kopumā. Fizioterapija tātad ir rehabilitācijas nozare, kurā ļoti lielu vietu ieņem individuāla ārstnieciskā vingrošana, kuru tajos gadījumos, kad nav nepieciešama ārstnieciska pieeja, bet vispār attīstoša sagatavošana, tad mēs varam to saukt par tādu kreatīvu, enerģisku ķermeņa salocīšanu, un tā nolūkos cilvēkiem, kuriem nav nepieciešama individuāla pieeja, mēs esam izveidojuši grupu nodarbības. Grupu nodarbības ir vairāku veidu. 2 no tām ir šim gadu laikam sezonā jau piemērotas sniegs un ledus nodarbības, lai sagatavotu ierīnas cilvēku iespējams sēdošu darbu darītāju aktivitātēm kalnos, lai nebūtu pārsteigums un nesagatavotība. Nodarbībās sniegs un ledus mēs iekļaujam spēka, līdzsvaru, lokanības, ātruma, nedaudz sirds asinsvadu treniņu. Mēs iemācām iesildīties, atsildīties, perfekti izstiept visas muskultūras grupas, strādājam pie līdzsvaru koordinācijas. Un šīs te kopumā viss veido to, ka jūs tiekat sagatavoti aktivitātēm uz kalna, slidojot, principā jebkurā mirklī, un noderēs ne tikai šai sezonā, bet arī turpmāk. Un tad ir vēl viena grupa nodarbība, kas tiek saukta vesela mugura. Tajā atkal ir iekļauti visi vingrojumi, kas ir vajadzīgi ķermeņa muskultūras nostiprināšanai korsetei. Tātad vādara preses, sāni, gūžu, muguras plecu, arī tāpat stiepjam un veidojam lokanību un rūpējamies par stāju kā tādu kopumā, kas atkal savukārt jums palīdzēs pēc tam visās ikdienišķās situācijās, lai pašā laikā perfekti pārzināt savu muskultūru kā tādu. Ikdienas lietās jūs arī uz kalnu jutīsieties daudz labāk un rezultāts, ja tādu meklējat laika izpratnē, tas arī būs labāks. Kā tuvojas jaunais gads, mēs vienmēr jaunu gadu priekšvakarā izlemjam mainīt dzīvi uz pareizo pusi, uz
vislabāko, tā skaitā ļoti bieži noleņam iekļaut savā ikdienā daudz fizisko aktivitāšu. Pareizi būtu to visu saskaņot arī ar savu fizioterapeitu. Jo ņemot vērā to, cik mēs daudz laika pavadām sēdus pozīcijā, cik mēs pavieši izturamies pret savu uzturu, laika trūkumu dēļ, slinkuma dēļ, un tāpat arī jāmin arī tas viss attiecas beigu galā, tas viss noved pie nevēlamām izmaiņām veselībā. Nu, lūk, ja gadījumā jūs tomēr ir tāds kāre uznākusi beidzot mainīt ko savā ikdienā un iet, piemēram, uz trenažieru zāli, kas šķiet visvieglākais būtu labi, ja jūs atnāktu pie fizioterapeita, vispirms noskaidrotu, kādā veselības ierindā kārtībā vai nekārtībā ir jūsu muguriņa, un tad nu kopā, ja fizioterapeits uzskatīt, ka jūs esat gan spēcīgs un brīvas rokas, tad var nodrošināt jums tādu feinu, kārtīgu, vispār attīstošu vingrošanu, kad dabū iesvīst un dabū kārtīgi pastrādāt ar sevi, iemācīties apzināties savu ķermeni, ko lieliski var izdarīt fizioterapeits ar individuālu pieeju. Piedāvāja tieši tos vingrojumus, kurus jūs jau varat ar mērķi iet uz augšu, pakāpeniski palielināt visādas vingrojuma grūtību vingrojuma izpildes grūtības pakāpi, pievienojot vingrojumiem dažādus svārus, bumbas, visādu sīko inventāru. Nu, tad arī ja tāda vēlēšanās jums tomēr ir arī iet uz zāli, pacelēt lielākus svarus, gatavoties peldēšanas sezonai, tad fizioterapeits jums var ierādīt, parādīt lietas, kas ir būtiskas svaru zālē, lai jūs nesabojātu vēl vairāk savu veselību, ja gadījumā problēmas ir, un pasargāt sevi un savus draugus iemācīt, ja tāda vēl nav. Ja gadījumā jūs spogulī novērojat, vai kāds jums saka, jums ir šķība mugura, un tas nāk tīri no sēdēšanas, ja nav pilnīgi nekādu citu, problēmu jau kaulu struktūrās mugurkaulā, tad tāds regulārs aktivitātes pie fizioterapeita mājās, ievērojot arī rekomendācijas visus, kurus jums stāstīt sīk un plaši, visu pamatojot. Jums vajadzētu, mēnešus 2, lai jūs jau viennozīmīgi redzētu vizuālās pārmaiņas savā stājā, bet es domāju, ka kādu dienu pietiek, ar dažām nodarbībām skaitāmas ir 2, 3 un 4, lai diskomforts, kurš būtu kaut kur plecu daļā vai starp plāksņām vai jostas daļā, kurā gadījumā tas ir sastopams, tad tās sūdzības mēdz tā krasi mazināties. Un, ja ir pacietība un motivācija ar sevi strādāt tādā līmenī, lai mēs patiešām sakārtotu stājumu, kā es minēju, tādi 2, 3 mēneši, jo tas, laika posms ar regulāritāti vingrojot vismaz 2 reizes nedēļā, tad jūs varētu viennozīmīgi ieraudzīt jau pārmaiņas savā stājā, arī vizuāli izmaiņas būtu un muskultūras tonus ir savādāks. Tas gan atkarīgs ļoti no tā, cik bieži un cik motivēti jūs esat strādāt un ar kādu atdevi jūs strādāt, jo fizioterapeits var rekomendēt un ieteikt un izlikt visu, kas uz sirds, bet tikai vajadzīgs dzirdīgs auss otrā pusē. Ja tas tā ir, ja jūs ņemat vērā un man ir pietiekami daudz, ko jums dot, tad tā sadarbība izveidojas ļoti lieliska. Tad ir tas labākais, ko mēs varam minēt, kad jūs esat atradis savu fizioterapeitu un griežoties pie mums, jebkurā gadījumā tās atrisinājums ir vislabākais iespējams.